Bieži vien, lai panāktu lielisku efektu, nav nepieciešams daudz. Pārdomāta dizaina svece īstajā vietā un īstajā laikā var paveikt vairāk nekā 100 vārdu, ja vien to ir radījuši profesionāļi. Ražotne Pipariņš OK pirms 3 gadiem radīta kā atbilde pieaugošai konkurencei Ķīnas importam suvenīru tirgū. Bet aizsācies viss jau pirms 17 gadiem, kad Rudzīšu ģimene savu biznesu sākusi no nulles, uzsākot savu darbību kā vairumtirgotājs ar bērnu un kancelēs precēm. Jaunā ražotne, kas atrodas 12 km attālumā no Rīgas pa ceļam uz Ķekavu, savā sortimentā iekļāvusi sveces, suvenīrus un uzlīmes. Kāpēc tieši Pipariņš? Gribam, bēgot no šīs konkurences, kaut ko savu rokrakstu parādīt, tuvāku latviešu mentalitātei, kas ir, mēs uzlīmes ražojam paši un želejas sveces, un tās tiek dekorētas ar Latvijas cilvēkiem saprotamu tematiku. Piemēram, brūklenes, zemenes, melenes un daži arī citādi ziedi. Ražošanas apjomi atkarīgi no sezonas. Oktobrī un novembrī saražo visvairāk, Ziemassvētkiem, kad īpaši pieprasītas ir sveces. Taču arī klusajā svētku laikā neatslāps. Jau decembrī sāks ražot Valentīna dienas sveces. Bet mīlētāju dienā darbnīcā valdīs jau pavisam cita noskaņa, lieldienu gaidām atbilstoša. Sveces apgaismošanai sāktas izmantot jau 3. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Arī mūsdienās, kad kāda iemesla dēļ elektrība ir atslēgta, tās tiek lietotas. Visplašāk sveces lietot dekoratīvos nolūkos telpu izgreznošanai, lai radītu romantisku vai svinīgu noskaņu, tāpat arī dažādu svētku, ceremoniju un rituālu laikā. Vērts atcerēties, ka sarkanā svece vairo fizisko spēku, bet rozā palīdz pašapziņai. Oranža svece derēs enerģijas gūšanai, savukārt dzeltena uzlabos intuīciju. Zaļa svece ir pārticības un naudas simbols, bet zilā palīdz pret bezmiegu. Baltā simbolizē šķīstību pretstatā melnajai, kas uzsūc negatīvo enerģiju. Un visbeidzot brūnā, kas labvēlīgi iedarbojas uz dzīvniekiem. Pipariņš OK sveču ražošanā iesaistīti 3 cilvēki. Lai izveidotu sveci ar uzlīmes dekoru, sākumā rada melnbaltu attēlu skici. Saimniekmeita Līga, kas ir dizainere, to uzzīmē ar zīmuli. Tad zīmējumu ieskanē datorā un ar atbilstošām datorprogrammām stilizē, izkrāso vai pievieno uzrakstus. Kad tas darīts, zīmējumu printē uz speciāla lazerprintera, kas vienlaicīgi izgriež uzlīmē nepieciešamo formu. Tā kā šādas uzlīmes paredzēts līmēt uz stikla trauciņiem, kuros tiks pildīta želejveida svece, jāķeras pie to liešanas. Lielajā katlā 6 stundas karsē sveču želeju. Tad to pārlej mazajā katlā un pievieno atbilstošas krāsas. Visi toņi tiek panākti sajaucot 4 pamatkrāsas – dzeltenu, sarkanu, zaļu un zilu. Tad želeju mehāniski līdz pusē iepilda sveču glāzītēs, ļauj tai atzist un ar pinceti ievieto tajā sveču daktis. Tad sākas pats atbildīgākais – sveču rotāšana, no kuras būs atkarīgs gala rezultāts. Lēnais roku darbs, kad jāpielīmē pērlītes, puķītes un jāpiesien lentītes, prasa lielu pacietību un rūpību. Bet arī atdeve ir liela. Šāda svece degot priecēs ilgi, aptuveni 9 stundas. Nesen uzņēmums sācis ražot arī dekoratīvos magnētus. Tie top noskaidrojot katras pilsētas skaistākās vietas. Kad tās nofotografētas, attēlus pārnes uz uzlīmēm, bet vēlāk uz magnēta virsmas. Šādi dekori ir kārtējās idejas veiksmīgais realizējums. Es kā uzņēmējs, mans darba laiks ir 24 stundas diennaktī. Jā. Es aizmiegu ar kādu domu un ceļos ar kādu ideju jau. Jā, tā nevar pateikt, ka es apsēžos pie rakstām galda, 8 stundu laikās es izdomāju kaut kādu ideju. Jā. Citreiz tās idejas ir spontānas. Jā. Mums ir firmas zīme 2 kurmīši, kas ir arī starptautiski apstiprināta, kā mūsu firmas zīme, kura moto varētu būt vajag tik rakt, un tad jau viss notiksies. Ko novēlu arī jums, nesēdēt, kā sakot, rokas klēpī salikušiem, nebraukt un neskraidīt laimi meklēt pa pasauli, bet mēģināt arī kaut ko pašam izdomāt. Ģimenes uzņēmums darīs visu, lai iekarotu arvien plašāku tirgus segmentu, bet galavārds tāpat pieder patērētājam.